Godātais Blumberg kungs, cienījamā PBLA valde, Saeimas priekšsēdētājs biedre, visklātesošie tautieši, tiešām jāsaka liels prieks jūs redzēt. Man gan jāsaka tagad tā. Ir viena tāda interesanta lieta, ko es esmu novērojis kopš man ievēlēja par valsts prezidentu. Nepagāja ne dažas dienas, kad Latvijas radio bija raidījums, kur mani bijušie skolotāji tika intervēti, kāds tad es esmu bijis skolnieks. Sev par lielu pārsteigumu es atklāju, ka es esmu bijis labākais skolnieks skolā. Tas gluži neatbilst tam, kā es sevi atceros, bet lai nu tā būtu. Tagad tikko no Bogustova kunga un mazliet arī no Blumberga kunga es tā kā dzirdu, ka es gandrīz vai esmu vienīgais vedis to Latviju uz NATO un ievedis. Arī nav taisnība. Bet jāsaka tā, ka tas tiešām bija ļoti nopietns mūsu visu kopīgs darbs. Es domāju, ka tagad skatoties uz to, kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā, kas notiek ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, mēs varam tikai vēl un vēl teikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas 90. gadu sākumā, labi zinot, ka nevar paļauties uz kaut kādu mirkļa romantismu, ka Krievija kļūst par liberālu, demokrātisku, cilvēktiesības ievērojošu, vēstures ļaunos, melnos faktus atzīstošu valsti un kas nekad vairs mūžā nebūs agresīva. Mēs varam teikt paldies šiem cilvēkiem, kas jau 90. gadu sākumā vidū nosprauda stratēģisku mūsu valsts kursu, kļūt par mūsu šobrīd spēcīgākās pasaulē alianses NATO dalību valsti un kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Godīgi sakot, mazliet bail pat tagad iedomāties, kas notikt ar mums, un diez vai mēs tā mierīgi varētu šeit Latvijas Universitātes bibliotēkā sēdēt, atskatīties uz 20 gadiem, runāt par lietām, viens otram mazliet uzsist uz pleca un atcerēties tos vecos labos laikus, ja nebūtu ne šo lēmumu, ne šī ļoti aktīvā darba šeit Latvijā un ārpus Latvijas. Es arī gribu teikt, ka tas bija visu kopdarbs. Tas bija politiķu, diplomātu, karavīru, ierēģņu, arī pilnīgi noteikti visu mūsu diasporas pārstāvi gan šeit Eiropā, gan Ziemeļamerikā darbs. Un, protams, par to es varu teikt tikai lielu paldies. Paldies tiem, kas nebaidījās, tiem, kas uzdrošinājās, tiem, kas neļāvās kaut kādiem varbūt mazliet pesimistiskiem tādiem viņiem, ko mēs ik pa brītiņam 90. gadu beigās, 2000. gadu sākumā dzirdējām no lielāku un mazāku NATO dalību valstu pārstāvjiem, ka, varbūt jau tā Eiropas Savienībā jūs iekļūsiet, bet tā ir NATO gan nekad. Un nemānīsim sevi ļoti daudziem, tomēr tas Krievijas faktors, tā Krievijas balss bija tajā brīdī svarīgāk nekā tā Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas balss. Es šodien varbūt mazāk kavēšos tādās kaut kādās personiskās atmiņās. Es gribu vienkārši izcelt vairākus tādus, manuprāt, līmeņus, kurā tiešām, es gribu teikt, mūsu tautieši ārpus Latvijas bija daudz svarīgāk nekā varbūt ikdienā, varbūt jūs pat paši to spējat saprast un atzīt. Pirmais, un es biju aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, tādēļ varbūt to es nosaukšu par pirmo lietu, kaut gan pilnīgi noteikti bija arī citas lietas. Ļoti daudzi karavīri, virsnieki, atvaļināti virsnieki ieradās Latvijā, strādāja aizsardzības ministrijas struktūrās, palīdzēja ar savu padomu, palīdzēja bieži vien ar uzmundrinājumu, bieži vien īstenībā nesaprotot Latvijas realitātes, bieži vien pagāja ļoti ilgs laiks, lai mēģinātu skaidrot, kāpēc Latvijā lietas dara savādāk nekā Amerikā, Austrālijā, Kanādā, Lielbritānijā, Vācijā vai kādā citā valstī. Es domāju, ka tas, ka bieži vien, un man ir bijusi iespēja runāties gan ar, protams, šiem padomniekiem, šiem atvaļinātiem virsniekiem un viņu ģimenēm, man bieži vien tās sievas prasīja, ko tad tas Jānis, Juris vai Kārlis tajā Latvijā dara? Es viņu neredzu jau vairāk nekā pusgadu, un es nezinu, kad viņš vispār atbrauks mājās. Es domāju, ka tas atbalsts savu palīdzību ļoti praktisku lietu risināšanā. Un neaizmirsīsim, ka Latvijas bruņotos spēkus veidoja no nulles.
Latvijas bruņoto spēku veidošanā piedalījās gan virsnieki ar padomju armijas pieredzi, gan virsnieki ar rietumu valstu pieredzi, gan tie, kas iestājās zemesardzē, gan arī tie, kas devās un šobrīd jau ir pat ģenerāļi, pulkveži, bet kas sāka no nulles un mācījās jau neatkarīgās valsts aizsardzības akadēmijā un papildinājās arī daudz kur citur ārvalstīs. Līdz ar ko tā ir tā pirmā lieta. Tas bija ļoti praktisks atbalsts un palīdzība, jo, protams, daudz lietas ir saistīts ar politiskām niansēm, bet NATO savās rindās uzņem tās valstis, kas arī militāri atbilst standartiem. Otra lieta, neapšaubāmi, un te jau Lumberkungs minēja vairākas mūsu ļoti spožas trimdas pārstāvis, kas kļuva par diplomātiskā dienesta darbiniekiem, vēstniekiem. Ojārs Ēriks Kalniņš pilnīgi noteikti ir labi zināms, bet bija arī citi vēstnieki citās valstīs, kas papildināja un bagātināja gan ārlietu dienestu, kas arī veidojās, kas zināja savas mītnes valstis un kas palīdzēja un atbalstīja ar praktisku padomu, kas palīdzēja varbūt dažreiz iedrošināt tolaik jaunos, tagad jau vairs netik jaunos diplomātus, kas palīdzēja viņiem arī augt un saprast mazliet šo rietumu pasauli. Otrā lieta, ko es gribu pieminēt, ir lobby darbs. Lobby darbs ASV kongresā, lobby darbs Kanādas parlamentā, lobby darbs Eiropā, vēstules, tikšanās, uzaicinājumi kongresa pārstāvjiem. Bieži vien es pats labi atceros vienu otru tikšanos, kad es pavadīju vai nu kādu aizsardzības ministru vai mūsu prezidentus, ka tā tikšanās kongresā, sevišķi Amerikas kongresā, sākās ar 2 jautājumiem. Aptuveni Latvija, kur tas ir? Un tad aptuveni, ko tad es varu jūs labā darīt? Un bieži vien jāsaka, ka viens otrs tomēr kongresa deputāts un senators bija labāk sagatavots tieši pateicoties tam, ka viņš zināja, jā, jūs esat no Latvijas, es zinu, tur ir tas Jānis Bērziņš vai Kārlis Kalniņš, kurš man jau ir 15 vēstules atsūtījis, 3 zvanus pēdējās 2 dienās uztaisījis un patiesībā sakot, varēja just, labi, es jūs atbalstu, tikai lieciet man mieru un nezvaniet vairs. Bija arī tādas lietas. Trešā lieta, neapšaubām, un tā joprojām ir svarīga. Nedomāsim, ka daudz lietas, kas bija būtiskas 90. gadu sākumā, vidū vai beigās vai 2000. gadu sākumā, ka tās ir mazāk svarīgas. Bieži vien jūs daudz darījāt, lai skaidrotu Latvijas vēsturi, Baltijas valstu vēsturi, mūsu politisko situāciju, gan rakstot rakstus avīzēm, gan uzstājoties televīzijas radio raidījumos, gan organizējot konferences. Bet jāsaka godīgi, ja man likās kādreiz, vienu otru reizi būs labi, visi tagad visu zina, patiesībā sakot, gandrīz vai ar katru jaunu vēlēšanu ciklu, daudzās jūsu mītnes valstīs, tas darbs ir jāsāk no jauna. Mainās paudzes, mainās zināšanas, mainās varbūt arī cilvēki, un man ir tāda sajūta, ka tas būs viens no tiem darbiem, kas mums visiem būs jādara nemitīgi. Katrus 4 gadus, katrus 5, 6, vienalga kāds tas cikls ir. Bet atgādināt par vēsturi, stāstīt par to, kas šobrīd notiek Eiropā, stāstīt par to, kas ir tās mūsu prioritātes, stāstīt, ka mēs esam tādi paši kā viņi. Jo vēl viens no jautājumiem, kas bieži vien skanēja, bija are they like us, vai viņi ir tādi kā mēs. Tas izskatās, bija jādara, ir jādara, un vēl labu laiku būs jādara. 4. lieta, neapšaubāmi, te jau arī pieminēja lielo poļu kopienu, lielāko lietuviešu kopienu. Es domāju, tas, ka baltieši kopā ar austrumeiropiešiem, trimdas pārstāvjiem spēja vienoties, spēja izveidot ļoti skaidru koordinācijas mehānismu un lobby darbu, tas mums visiem nāca par labu. Un visbeidzot, 2 lietas, viena tāda, patiesībā sakot nopietna, puspa jokam, to es atstāšu, noslēdzot šo 6 punktu uzskaitījumu, bet tā 5. lieta īstenībā daudz no jums 90. gados vienkārši ļoti daudz palīdzēja arī jauniem diplomātiem, cilvēkiem, kas tika nosūtīti mācīties Amerikā, kadetiem, gan ar labu padomu, gan dažreiz vienkārši finansiāli, vienkārši ievadot tajās mītnes valstīs, izstāstot kaut kādas lietas. Jūs arī neaizmirsāt par šo te cilvēcisko faktoru. Tā pēdējā lieta, par ko man gan jāsaka, arī ik pa brītiņam Latvijā tas ir ļoti nepieciešams kaut vai šodien, bija nepieciešams vienmēr, nezinu kāpēc, varbūt daļa no latviskās dzīves ziņas.
Jāsaka, ka tad, kad dažreiz likās, viss ir slikti, un dažreiz mums atkal liekas, ka viss ir slikti, mūs nekur neuzņems. Mēs neko nevaram. Redz, kā Blumbergs teica, bija viens brīdis, kad likās, viena Baltijas valsts uzņems Eiropas Savienībā, otra uzņems NATO, un tā Latvija kaut kur krita ārā. Tad, kad tie deguni tika nokārti, tad, kad tās rokas nolaidās, tad es domāju, ka tieši es vismaz pats personīgi no daudziem dzirdēju tādu ļoti stingru uzmundrinājumu. Būs labi, jāsaņemās, jāsmaida un jāiet uz priekšu. Es domāju, tas mazliet pozitīvākais, daudz kaujinieciskākais noskaņojums, kas te bieži vien pietrūkst daudzus no tiem, kas tajās dienās, tajos gados strādāja pie praktiskām lietām, pie politiskām lietām, tiešām uzmundrināja. Taču ar iestāšanos NATO un ar 20 gadiem esot aliansē, nekas jau nav beidzies. Mēs redzam, ka patiesību sakot, ik pa brītiņam mums ir jāstrādā uz to, lai tiktu precizēti attīstīti aizsardzības plāni, lai šeit izvietotu arvien vairāk NATO karavīrus, lai mēs labāk sagatavotos visu veidu scenārijiem. Un atkal, es domāju, ka kopš 2016. un 2017. gada, kad Kanādas vadībā šeit ir izveidoti šobrīd bataljonu līmeņa, drīz brigādes līmeņa spēki, mēs redzam, ka ir daudz lietas, par kurām atkal ir jārūpējās. Ik pa brītiņam ir jācīnās ar Krievijas propagandu, vai tas būtu 16. marts, kas parasti parādās presē, kāds spoguļots, vai tie būtu kaut kādi fakti, kur ir mēģinājumi iespaidot to valstu sabiedrisko domu, kuru karavīri šobrīd ir šeit, vai, teiksim, stāstīt par daudzām lietām, un tur jūs esat atkal ļoti daudz darījuši. Mainās arī tās pašas paaudzes, par ko es teicu. Atkal stāsts par Latviju, atkal stāsts par vēsturi, atkal stāsts par to, kāpēc ir svarīgi Amerikai un Kanādai, Lielbritānijai būt daļai no Eiropas aizsardzības un drošības sistēmas. Tas ir būtisks. Stāsts par Ukrainu, atbalsts Ukrainai, jo mēs labi zinām, ka mūsu pirmā aizsardzības līnija ir Ukrainā. Sadarbība ar Ukraiņu kopienām, atbalsts Ukrainai. Gan militārais atbalsts, gan psiholoģiskais, politiskais un arī ekonomiskais. Tas ir tas, pie kā mēs pilnīgi noteikti varam strādāt. Un mums būs jāstrādā. Un mums būs jāatcerās, ka drošība patiesību sakot nekad nebūs galamērķis, tas būs vienmēr process, jo vienmēr mainīsies apstākļi un mums vienmēr būs jābūt modriem. Un mums vienmēr būs jāatgādina pasaulē gan par Krievijas agresiju, gan par mūsu vēsturi, gan par to, kāpēc mēs esam daļa no rietumu pasaules un tur gribam arī palikt. Nobeigumā es gribu teikt tiešām lielu paldies jums visiem. Es zinu, ka daudzi no jums šajā zālē bija paši klāt šajā procesā. Diemžēl daudzi jau vairs nav kopā ar mums. Mēs viņu vienkārši šodien varam pieminēt viņu devumu un teikt paldies. Un es tiešām arī gribētu teikt lielu paldies konferences organizētājiem. Es zinu, ka šeit būs gan atmiņu ugunskuri, gan arī diskusija par nākotni. Paldies! Un saules mūžu Latvijai!